man šī ikdienas konference patika ļoti, un tam ir vienkārši iemesls. Es neesmu tehnoloģija guru, tomēr es šodien saņēmu balansētu devu gan ar iedvesmu, gan humoru, gan arī tehnoloģiskos skaidrojumus, kā šodienas un rītdienas tehnoloģija var palīdzēt manam uzņēmumam rīkoties efektīvāk un izmantot tehnoloģiju tā, lai jau rītdienas ietaupījums vai tieši apgrozījums nestu pozitīvus rādītājus. Man ir prieks atzīt, ka šī jau kļūst par tradīciju, jo 4. reizi Motoru muzejā, 2. tieši retail konferencē par tehnoloģijām, par inovācijām. Šajā reizē ļoti piesprāmies mākslīgā intelekta tēmām, kas ir kļuvusi jau par tādu kā buzzwordu, bet tiešām gan filozofiskas diskusijas šodien izskanēja, gan ļoti praktiskas lietas, bija arī drusku kontroversālas idejas. Kopumā man jāsaka, ka ļoti liels prieks, ka zālē nebija nevienas brīvas vietas, un diemžēl bija cilvēki, kuri palika arī aiz līnijas, kuri šeit nevarēja piedalīties. Tas vien liecina par to, ka pasākums ir kvalitatīvs un aplūdinājums skaits ir tiešām augsts. Liels paldies visiem, kuri bija atnākuši, kuri piedalījās, un tiekamies nākamgad.